Labvakar, mazo draudziņu. Šovakar tev pastāstīsim pasaku par 3 draugiem - pelēko vilku, lempīgo sesku un rudo lapsu. Bija pienācis kārtējais skaistais rīts pie Niedrāja ezera. Pēc kaujas zvēri sāka mosties. Lapsai bija sadots. Viņa bija sadauzīta rumpīti un zilu aci. Saskam vēl joprojām smeldza sadurtā pēdiņa, un galva vēl joprojām džingstēja no blieziena pa viņa bruņcepuri. Vilkam bija iekaisušas acis, kas bija piemestas pilnas ar sniegu un sačakarētas pēdas, un labs puisis arī bija pamatīgu kūlienu dabūjis no bruņotajiem zaķiem, kas visi aizlaidās. Visi modās, un vilcinīte teica, nu tā, vedīšu jūs pie ārsta. Pat cik labs puisis bija vismazāk cietis, viņš palika pieskatīt bērnus. Vilcinīte paņēma, sakrāva visus ievainotos iekšā piekabē, un viņi brauca atkal pie gudrās pūces. Pie pūces viņa klauvēja atkal kā parasti, un pūce atvēra durvis. Kas tur atkal mani modina rītanā? Es rītos parastēju gulēt līdz vakaram, lai pēc tam var ķert mazos dzīvnieciņus. Kam te ko vajag? Labs, teica tāti tau, sveika gudrā, man ir zilāts, sadauzīts rumpītis. Saskam atkal ir sačakarēta pēda un džingst galva. Ai, mūs vilcenīte atveda, un vilkam ir iekaisušas acis, kas piemestas pilnas ar smiltīm un mulču un sniegu, un arī sadurtas pēdas. Un man tā zila acis, es tak tādu nevaru iet vispār zvēros ārā, vai kaut ko darīt. Ai, pūce teica. Labi, bērni, nāciet iekšā. Un viņa sāka ārstēt pa vienam. Lapsai uzlika kaut kādu ziedi, kas noņem tūsku. Uzlika pārsējus uz viņas sadauzītā rumpīša. Vilkam sapilināja acīs pilienus un satina pēdas ar marli un veselīgām kompresēm. Vilks pie pilināšanas negribēja, nu nepavisam, lai viņam pilina acīs, tad vilcenīte viņu saķēra, sesks ar savu džingstošo galvu viņu arī ķēra. Visi viņi turēja vilku ciet, un vilks teica, au, tikai ne acīs neko, au! Un vilks spirinājās un ārdījās, bet visi viņu turēja. Un labs uzmetās virsū viņam uz sejas. Un teica, tati, tau, pūce ir taisnība, pūce zin, ko darīt. Un viņa turēja vilkam acis vaļā. Un vilks tik gaudoja, au, acīs nevajag, au. Un labs teica, vajag, ja pūce saka vajag, tad vajag. Un viņa turēja tā aci vaļā, un pūce paņēma un pak, iepilināja katrā acī pa pilītei. Vilks bišķīt vēl uzrūca. Un samirkšķināja acis, viņam izspieda asaru un palika daudz labāk. Un tad nāca trakākais no pacientiem – nabaga sesks. Seskam drausmīgi džingstēja galva. Viņam visstiprākais zaķis bija ar 32. atslēgu uzbliezis pa bruņcepuri. Viņš vēl tagad dzirdēja zvanu skaņu dzin! Tā jau bija vairākas stundas. Sesks bija satraucies. Viņš jau īsti reizēm neticēja pūces meistarībai medicīnā, bet pūce bija ļoti labs mediķis. Un pūce paņēma, un šo dzinskaņu var noņemt tikai bungu sišana apkārt. Viņa paņēma bungas un staigāja rituāli dejā ap sesku un daudzīja tās. Dun, 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 dun. Un tā viņa apgāja vairākus apļus, kaut kādus pūču
vārdus tur vēl izteica. Un seskam pārgāja galvas dzingštēšana. Viņi visi pūcei pateicās un prasīja, kā viņi varētu atdarīt. Pūce tik teica. Labi, bērniņi, brauciet, ko jūs man te jums jau tāpat strādāt nepatīk, cik tad jums tās naudiņas. Atnāksiet man pēc nedēļas, kad būsiet spraunāki, palīgā peļu medībās pa dzinējiem, lai es varu saķert peles savu Ziemassvētkiem, lai man pa Ziemassvētkiem nav jālido medībās, salikšu viņas, lai man ir kārtīgi čupiņi. Nu labi. Tā arī visi darīs. Tad zvēri devās atpakaļ uz Mīdzeni, Vilcenīte visiem palīdzēja sakāpt piekavē, un viņi brauca. Tad viņi atgriezās Mīdzenī, vēl paņēma, samīļoja labsu puisi, lai viņam arī pāriet sadauzītais rumpītis. Un Vilcenīte teica, labi, jūs slimie, ko jūs te čakarēsieties, davai pamigām un atpūšaties. Rītdien jau jutīsieties labāk, un tad es jums stāstīšu plānu, kā mēs saķersim tos zaķus. Jūs visi ejat gulēt, es ar bērniem eju slidināties vēl pa kalnu. Visi zvēri salīda pamigām un mēģināja izgulēt savus ievainojumus. Tikmēr Vilcenīte bija paņēmusi milzīgas ragavas, tur sakāpa ar saviem mazajiem vilcēniem un šļūca pa niedrāja kalniem, reizēm mazie manevrējot, apgāzās un viens otram sagāzās virsū, reizēm uz otru pusi, un gandrīz vienreiz viņi iekrita ezerā. Bet tomēr nē. Un tad, kad viņi bija izbraukušies ar ragavām, Vilcenīte gāja visiem pārējiem zvēriem uztaisīt vakariņas, pabaroja savus mazulīšus, un tad visi devās pie miera. Tā darīsim arī mēs. Ar labu nakti!